termiņā. Un, jā, es tiešām esmu no Cietilpes fizikas institūta, bet reizē arī šeit gribētu pārstāvēt arī kā Latvijas zinātnes padomes ekspertu un arī šajā vadības grupā par šo projektu, kur kaut kur ir tādas dažreiz paralēlas un varbūt viņas joprojām paliek ar saucamo Birtie projektu. Un es nedaudz gribētu parunāt varbūt gan uz tādu nākotni virzītām lietām un tā kā šeit Guntars teica šaušanu pa kustīgiem mērķiem, gan arī par to atpakaļ eksante, no kurienes šī projekta ideja ir cēlusies. Un uzreiz pateikšu tā, ka projekta ideja sākās divus iesaukumus atpakaļ Izglītības zinātnes ministrijā sastāvā, kur bija Inete Kurzemniece un Irīna Arhipo, saucamais liela projekts. Un pēc tam, tas kā 3 gadu atpakaļ, tad 2 gadu atpakaļ šeit iesaistījās aktīvi biedrība Inovatoru apvienība un arī tad nodibinājās ar Birtie biedrību un Ivars Kalviņš, profesors Ivars Kalviņš, kas vakar šeit uzstājas, protams, bija šis zinējspēks, un es gribētu teikt, viņš ir lielākais inovators Latvijā. Un man arī tas gods ir būt abās šajās biedrībās un varbūt arī tāda bišķiņa duāla pozīcijas arī kaut kur šeit nedaudz pastāstīšu tuvāk arī par vienu no projektiem. Tātad tas ir, ko mēs šodien runājam. Jā, nedaudz varbūt, tas ir par, lēnām jādara. Ļoti jūtīgs. Nedaudz uz priekšu, tātad ir par stratēģiju, šeit runāja Gundars, par stratēģiju 20 gadam. Es šeit iziešu tomēr no visas Eiropas pozīcijas, jo mēs esam tur, arī visi šie fondi ir šim laika periodam, kad mēs šausim pa kustīgiem mērķiem. Un tātad šeit ir 3 pozīcijas, kas ir jāievēro un ko Eiropa arī liek priekšā. Tad tā ir izglītības kvalitāte, R&D, tātad tas ir tehnoloģijas, zinātne un pētniecība, un inovatīvās idejas, kuras jāpārvērš jaunā produktos un servisā. Un tas ir tātad, mēs to saucam par ekonomiku, kas balstīta uz inovatīvu un zināšanu ietilpīgu bāzi. Un šeit jau tik minēts, arī Gundars minēja kritisko masu. Tā jāsaprot, Latvija nav liela, arī Eiropa ir kaut kur limitētām iespējām. Tātad kritiskās masas princips koncentrēt gan līdzekļus, gan cilvēkus, gan kvalitatīvu zinātni, kvalitīvu inovatīvu darbību ekonomikā. Tas ir viens no pamatprincipiem. Un te kaut kas man tomēr labi, tas būs laikam vēlāk, bet tur esmu ielicis. Labi, tagad varbūt par šo te jautājumu retorisko. Tas ir Ivara uzdots jautājums, kas sākā, kā mēs Latvijā, lai 20. gadā mēs nebūtu pat atpalikušākā valsts. Un tad arī radās šī ideja par šo te platformas izveidi. Mēs viņu saucam Birti. Viņai tas apjoms bija bišķi lielāks, tātad Baltijas līmenī, bet tas ir cits stāsts un tātad šīs platformas izveidošana. Vēlreiz par to, kas ir šajā platformā ietilps. Tātad ietilps gan 3 sastāvdaļas, tātad tā ir lietišķā zinātne, plus arī fundamentāli, es gribētu teikt, tas, ko mēs šodien pamatā runāsim. Tad ir tehnoloģija pārnes, kas jau ir process sadalīts uz 2, gan uz zinātniekiem, gan uzņēmējiem, un pēdējais tad ir inovatīva uzņēmuma darbība, un šeit mēs runājam tikai par tātad eksperimentālās ražotnes atklāšanu. Nejauksim ar to, ka šeit nav jau masveida produkcijas, tirgus produkcijas radošana. To Eiropa neatbalstīs, jo tad Latvija ar saviem precēm kropļos Eiropas tirgu. Tā kā to arī jāsaprot pašā sākumā, arī uzņēmējiem. Smart specializācija, kā šeit tas ir veikts, ja tādā veidā to dara no zinātnieku puses, mēs skatāmies, cik ir publikācijas, cik ir patenti dotajos virzienos, un tādā veidā mēs nonācām pie šīm 3 arī saucamajām aliansēm. Un te ir pavisam jocīgi, kāpēc dažas ir aizklātas, ja? Tas tā nebija domāts, un tas ir kaut kādi kompjūteri triki. Un tātad vēl viens, kas ir jāievēro, tas ir Eiropā definēts šajā 20. gadam, šajā 7 gadē, tā saucamās, atslēga tehnoloģijas spējīgās. Te ir nanotehnoloģija, šeit atceros pēc atmiņas ir biotehnoloģija, tātad tā ir, ko šeit šodien vēlāk runāsim par attīstītām, ražošanas sistēma, te ir fotonika, šeit ir jauni materiāli funkcionālie, un te ir mikronanoelektronika, tātad informācijas komunikācijas tehnoloģija un arī tātad kosmoss. Tad vēlreiz, tad mums ir izveidojušās pēc šīs viedo specializācija klasifikācija, šādi 3 klāsteri. Šodien mēs runājam par šo, vakar bija runa par biofarmāciju un vēlāk šeit Tālis Juhna profesors no Tehniskās universitātes radīs novadīs šo 3. tikšanos. Tātad runa ir par šo,
šeit vēlreiz, Latvijā nevar teikt, ka mums nav nekādas ideoloģijas, kādā veidā strādāt. Ja? Tātad, redziet, šeit ir Latvijā tiek definēts konkrētiem periodam, tātad prioritārie virzieni. Tā. Un arī no otras puses, arī ekonomikas ministrija definē savas prioritātes. Un kas tad šeit veidojas? Uz zinātnes prioritāro virzienu bāzes ir attīstīts varbūt, kas to pareizi pateikt, konkurences, ja ceļā tiek iegūtas programmas, kuras tiek izpildītas šajos zinātnes virzienos. Tagad tādas ir 5. Tad tālākais ir domāts arī par to, lai attīstītu infrastruktūru, saucamie nacionālajie pētniecības centri, un tādi ir 9, un arī šeit, redziet, tā līnija turpinās par kādu no šīm no abiem galiem prioritātēm. Un ir arī kompetences centri, kur jau kaut kas ir līdzīgs šie tehnoloģijas pārnes arī tagad notiek. Tā kā mēs nesākam, kā saka, no from scratch, ja, mēs jau esam kaut kur uz šīs līnijas uzgājuši. Tā kā tā ir tā saucamā inovācijas vai ķēde. Brusciņi par šo, tātad ir nacionālais projekts par materiālu zinātnēm. Šeit piedalās, redziet, daudz institūtu, kur mums Latvijai tiešām daudz vairāk nekā, teiksim, Šveicē, kur ir ļoti daudz augstskolu mums ir. Vai tas ir labi, ja kā to jūs tās diskusijas ziniet, bet katrā ziņā šeit ir apvienojums tāds, konsorcijas, varētu teikt, par materiālu zinātni, tehnoloģijām. Un ir arī šie centri. Ja. Tātad arī šeit mēs ejam šajā virzienā, tad šeit piedalās arī, tur bija, zinām, kvalifikācija, tur 1,4 miljonus bija tāds reitings, ko varēja iegūt šo naudu, bet tas nenozīmē, ka jebkurš cits institūts nevar šeit piedalīties, un, teiksim, šeit arī uz tā bāzes mēs kopīgi ar memorandumu sapratni veidojam saucamo Latvijas Nacionālo nanocentru. Kas šeit ir? Tātad šeit arī ietilps viss, par ko es runāju iepriekš. Tātad vispirms mēs šajā centrā atstrādājam materiālu iegūšanas tehnoloģijas. Tad skatāmies to, ko mēs esam iegūstam, tātad viņu morfoloģiju ar litogrāfiju, izveidojam kaut kādus objektus, kurus var pētīt. Jā. Skatāmies struktūru un kompozīciju, tas ir, tātad tā ir rentgens un acīm mikroskopijas un tādi instrumenti. Tad ir īpašības un, protams, pēdējais, redziet, ir atkal šis te pielietošanas arī iespējas. Tā kā tas šeit centrā viss tiek domāts, un tātad vēlreiz, tātad gan zinātniskā pozīcija, izglītības pozīcija, inovācijas pozīcija sadarbībā ar uzņēmumiem, un, protams, ja mums ir tāds centrs, mēs varam uzaicināt arī speciālistus no ārzemēm, un viņus tātad arī šeit, viņi var iedot savus zināšanas, viņi iegūst arī kaut kādu papildinājumu. Tas vien bildīt, kas šeit centrā jau tagad veidojas, tātad tur ir tīrās telpas, 600 kvadrātmetrs ietilpīgas institūtā, un jau pirmie instrumenti arī augsts līmeņa kopēji, ko mēs ieguvām, tātad šeit ir arī pieejami jau sāk darboties. Vēl var teikt, ka arī materiāla zinātne un augstās enerģijas piedalās pasaules lielākā projektā. Šeit tātad tas ir termiskā kodolsintēze, mums ir asociācija Latvijas Universitāte, Eiratoms, un šeit ir arī vēlāk pēdējās sadaļās jums pastāstīs arī par Salaspils šo centru, kuram ir zinām licence uz šādiem pētījumiem, izveidojam gan par nacionālo ciklotronu, ko šeit domājam, un arī pārējie, kas ir iespējami ārpusē. Tā, ir arī tagad notiek kaut kas arī paralēli, teiksim, ir tāds projekts ScienceLink, tas ir Baltijas jūras rajona. Šeit jau uzņēmējiem var piedāvāt dažus pētījumus uz lielām infrastruktūrām, kas atrodas ārpus Latvijas. Šeit viņas ir uzskaitīti, šajā gadījumā te ir tātad šie te centri Francijā, Vācijā, sinhrotrona radiācija un tā tālāk, tas jau ir iespējams. Es jūtu, ka nāk jau virsū mums laiks, tā kā šeit ir, ka būs tātad šie prezentētāji, tie jau vēlreiz pasaku, un tagad vēlreiz šeit Gundars minēja skaitli miljārdus, tas ir stipri pāri, varbūt, ko mēs varam sagaidīt. Mums bija kaut kāds vislielākajos sapņos 0,6 miljārdi šeit domāts, ja, bet, es viņu lieku labāk par X, jo X ir tā. Un šeit arī jāiziet no tiem mītiem, kas kaut kuriem ministrijās pastāv, ja. Šie te fondi ir runa par kohēzijas, viskohēzijas, jeb šiem fondiem infrastruktūras attīstībai. Vai šeit horizontā, kā mēs sakam, tie ir ekscelences
tipa projekti, kur iet uz ļoti augstu kvalitāti, un tie ir jāiegūst smagā cīņā konkurencē ar pārējiem. Un šī ir uz Latviju izdalītie no 2,5 tātad GDP šie strukturālie fondi, kur mēs varam dalīt Latvijā. Un tā kā šeit ir liela starpība, un kaut kur mums arī finanses ministrijā šī sapratne, diemžēl, nav. Nu, tātad es laikam te varu pateikt, jā, ko es gribēju teikt vēl, jā, ka mums ir jāapskatās, ka šeit ir tiešām ir gan valsts finansējums, gan arī tas ir publiskais, un šeit jau to nebūtu jāparādās šeit arī šai paritātei, tātad, un domāju, ka arī uzņēmējiem tomēr būtu jāpalīdz ar PPP, tas ir Public-Private Parity. Nu, un tad es laikam esmu jau pie beigām. Jā, un varbūt ar šo te es arī pabeigtu, ja tātad mēs esam tādā ciklā, kurā ir tātad izglītība sākumā, tad ir pētniecība, inovācijas, un tas riņķis iet, un viņi cerams ir augšupējoša spirāla, un tomēr visur jābūt iekšā arī infrastruktūra. Un pēdējais, ko es gribētu teikt, kad šajā visā sakarā, tātad mēs ejam uz šo attīstīto ekonomiku, un mums ļoti teikt, tas ir jāsaprot arī mūsu sabiedrībai. Svarīgi ir sabiedrības sapratni par to, ko mēs darām. Paldies!